Labdien! Laikam jāsaka tā, un šobrīd es esmu iegājis X faktorā un paņēmis mākslīgā intelekta rīku Grok un paprasīju viņam, lai viņš man tā dziļāk izpēta tematu. Es viņam palūdzu, lai viņš izpēta sabiedrības noskaņojumu saistībā ar skolas gada beiga eksāmeniem. Un lai viņš arī iekļauj manas spilgtākos izteicienus sociālos mēdījos, un redz, ka viņš man te uztaisīja man pētījumu, un paskatīsimies, kas mums no šī pētījuma, ko tad viņš mums saka, un ko tas mums visu izsaka. Un tad, kad viņš saka, kāda sabiedrības noskaņojums par skolas gadu beigu eksāmeniem Latvijā, kā redzams, mēdījos liecina par bažām par to taisnīgumu, īpaši skolēniem ar mācību grūtībām un valodas barjerām. Diskusijās uzsvērta nepieciešamība uzlabot profesionālās izglītības prestižu kā alternatīvu universitāšu ceļiem. Tātad vēl aizvien ir diskusijas, vai vienīgais ceļš pēc vidusskolas ir universitātes, vai arī mums ir jāattīsta šīs profesionālās izglītības iestāde. Un lūk, un viņš mums parāda šos spilgtākos izteicienus. Ja eksāmena rezultāts ir graujošs, uztver eksāmena emocionālo ietekmi. Droši vien, ka visticamāk, ka šeit ir runa par to, ka, teiksim, skolēns kārto 9. klases eksāmenu, un viņš nenokārto jautājums, vai tā ir traģēdija, vai viss ir beidzies. Ne visiem vecākiem ir nokārtoti atbrīvojumi, norāda uz nevienlīdzību atbalsta pieejamībā. Jā, un ar šo man tā kā arī gribās parunāt. Tad mēs zinām, ka viena daļa skolēni ir atbrīvoti no eksāmeniem. Un te jau tā problēma ir, ka eksāmenis tā ir atbilstība kaut kādam standartam. Tad mums ir valsts uzlikusi kaut kādu izglītības standartu, un ja tu viņu nokārto, tad tu dabūni dokumentu par pamatu izglītību. Šāda sistēma mums jau ir ilgi. Šāda sistēma ir gadiem, bet, ko es par šo domāju? Varbūt, ka to no eksāmena nevajag atbrīvot nevienu, bet, kādā ziņā nevajag atbrīvot, nevajag viņu, varbūt, ka tie eksāmeni nākotnē ir jātaisa tā, ka viņi atbilst kaut kādam standartam, bet tie eksāmeni ir veidots tādā veidā, kad eksāmenis parāda, ko es esmu sasniedzis atbilstoši saviem resursiem. Un jā, mums ir skolēni tur ar mācīšanās grūtībām, mums ir skolēni, kas mācās labāk, skolēni, kas mācās sliktāk, bet pēc idejas skolēni ir dažādi un ir kaudze atšķirību, kā mēs mācāmies, kas mums padodās un kas mums nepadod. Un mans jautājums arī ir, vai centralizētais eksāmens kā standarts, vispār kaut kādā ziņā sevi nav izsmēlis, it sevišķi tad, kad
pasauli ir iegājusi tādā attīstības fāzē, kad mēs nezinām, praktiski neko nezinām par rītdienu, nekādas būs profesijas, nekā mainīsies pat izglītība, jo jā, arī šis te mākslīgais intelekts, viņš izmainīs šo te izglītību un izmainīs tādā veidā, ka jebkurš cilvēks, jebkurā laikā atbilstoši savām spējām varēs iegūt izglītību. Un runājot par šiem eksāmeniem, tā mana galvenā doma, patiesībā doma, jautājums. Tie skolēni, kuri potenciāli nenokārtos kaut kādu eksāmenu. Viņi dabūs kaut kādu neapmierinošu balli, vai vēl te mums ir strīdi par to 10% vai 20%. Tas ir stunds. Mans jautājums, cik tiem skolēniem, kuri nenokārtos eksāmeni, cik viņi būs motivēti mācīties nākotnē, sevi attīstīt, sevi papildināt. Tas ir tas galvenais jautājums. Jā, paskatīsimies, ko mums te vēl, kādas lietas mums šeit ir izmeta ārā, paskatīsimies. Šeit viņš mums arī parādīja dažus populārākos izteicienus portālā X, jā. Eksāmena rezultāts ir graujošs. Ne visiem vecākiem, kas no apgalvojuma, ko darīt ar krievu bērniem, kuri knapi runā latviski. Šis man tāds liekas visai interesanta problēma. Latvijā bērni, kuri neprot runāt latviski, nopietni, tā ir problēma. Tad tur ir problēma. Problēma droši vien, ka tur jau nav problēma izglītības sistēmā. Tur visticamāk, ka problēma ir ģimenē. Bet jā, ko tad viņš, jā, neko es viņam paprasīju vēl, lai viņš šo tēmu man papēta dziļāk un, jā, protams, ka šeit parādās tādi, kad tiek kritizēti šie te eksāmenu dizaini, standarti, un, jā, un šeit tā kā parādās tā pati avuliņa, ko jau man ir. Ko es par šo visu gribu pateikt? Jā, mēs dzīvojam laikā, kad pasaule šādi mainās. Un 9. klase, tas ir kaut kādi, nezinu, cilvēkam ir 15 gadi. Man šķiet, ka pat, ja viņš nav nokārtojis eksāmenu, pirmkārt dzīve nav beigusies, nekādas iespējas nav beigušās un nekas nav nokavēts. Jautājums, vai tas skolēns, kurš jau iespējams jau apzinās, ka viņš kaut kādu eksāmenu nevar kaut kādu iemeslu dēļ nokārtot, un te atkal es gribu teikt, ka tur būs kaut kāda statistika, cik un cik skolēni ir vāji nokārtojuši, nezinu, matemātiku, angļu valodu vai kādu, ja tur eksāmeni jākārto. Tā ir tikai statistika. Katrs skolēns, tas ir individuāls cilvēks, tas ir cilvēks ar konkrētu neironu tīklu, jā.
kuram ir konkrēta problēma. Un jautājums, vai tam cilvēkam, kur jau iespējams jau, es domāju, ka skolas jau nojauš, kuri ir tie skolēni, kuri varētu šo eksāmenu nenokārtot. Jautājums, vai jau pirms šī eksāmena ir kaut kāds plāns, ko mēs darīsim tālāk, ja gadījumā šis eksāmens netiks nokārtots. Vai ir, piemēram, 9. klases skolēnam, kurš jūt, ka eksāmenis nenokārtots, jau plāns, ko darīt tālāk. Un man domāt, par ko es domāju, ka man šķiet, ka vispār šie centralizētie eksāmeni šim gadsimtam vairs nav īsti atbilstoši, un man šķiet, ka drīzāk būtu jātaisa šis skolēna portfolio, kas ir sistēma, kurā ir apkopoti visi skolēna sasniegumi visos 9 gados, kur tur ir projekti, darbi, referāti un manuprāt, daudz svarīgāk nekā šī konkrētā atzīme 1, 4, 9 vai 2 devinieki vai 10, bet svarīgi jau ir pēc 9. klases saprast savas stiprās un vājās puses, savas intereses. Es ceru, ka, manuprāt, ļoti svarīgi tajā 9. klasē vismaz daļēji būt atradušam tās savus veidus, kā mācīties, kurā laikā mācīties, cik man ātri mācīties, kāds man ir vajadzīgs fons, lai es mācītos. Un tā šīs visas ir daudz svarīgākas lietas nekā es to centralizēto eksāmenu nokārtoju, vai nenokārtoju. Jo, kad būs ar skolēnu, viņš ir visu gadu mācījies, viņš pirms eksāmena nav izgulējies, viņam iesnāca, viņam bija stress uztraukums. Viņš dabūja sliktu atzīmi. Tas ir kas. Un ar šo tēmu noslēdzot jautājumus. Ka jā, būs tie eksāmeni un būs tie rezultāti un atkal teiks, ka, jā, mums tie rezultāti paliek arvien sliktāki. Tā ir statistika. Vai tiks sīkāk analizēts? Kāpēc sliktāki? Kas tur pa vainām un ko ar to visu darīt? Un man kaut kā šķiet, ka tie eksāmeni, visā tajā kopumā, visur tur, kur mēs esam, ka viņi tik baigo lomu nespēlē. Viņi tikai, viņi kaut ko, viņi parādīs kaut kādu kopējo ciparu, bet es gribu teikt, ka jebkuram skolēnam, kurš beigs skolu šogad, neatkarīgi no tā, kādi būs tie cipari viņa tajā eksāmena listē, viņam iespējas ir tik lielas, kādas nav nekad iepriekš tieši izglītības iegūšanas jomā. Skaidrs, ka pati mācīšanās, informācijas iegūšana un visas tās lietas
tas ir jau šodien radikāli savādāks nekā tas bija pirms 5 gadiem. Un jā, un mēs faktiski esam tajā laika posmā, kad ne tikai mainās izglītība, bet vispār mainās viss tā ekonomika, darba tirgus un viss. Un tagad ir tā, ka tas tehnoloģijas attīstās milzīgi strauji. Mēs viņam adaptēties nespējam. Mēs sabiedrība nevar tik ātri to tehnoloģiju progresu adaptēt. Un mēs esam tādā bišķiņ tādā hausā. Patiesībā diezgan lielā hausā. Un es domāju, ka šie te eksāmena rezultāti, tie kopīgi rezultāti, mani kaut kā viņi vispār neuztrauc. Mani vairāk uztrauc, vai katram skolēnam, kurš beigs šo skolu, vai viņam ir sadarbībā ar skolu, vecākiem un pašu skolēniem un visu to atbalstošo grupu, vai ir plāns, ko darīt tālāk. Manuprāt, ir daudz publiskāk, lai nebūtu situācija, ka skolām tagad dabūn sūdzīgu atzīmi, skola beigusies un viņš kaut kur tur sēž depresijā. Jo, viņš, tu kaut... Es ļoti, man liekas, ka šis ir daudz svarīgāk, nekā tur mums būs labāki vai sliktāki rezultāti. Un šī bija tās domas, ar kurām es gribēju ar jums padalīties. Paldies, un kaut kad drīzumā būs atkal mākslīgā intelekta jaunumi, jo to ir milzīgi daudz. Iespēja daudzums pieaug katru dienu.